Sveiki! Mani sauc Krišs, un es veidoju videoblogu Interneta noslēpumi atklāti. Šīs reizes tēma – emocionālā pazemošana, kas internetā, manuprāt, ir novērojama pat biežāk nekā reālajā dzīvē. Uzrakstīt kaut ko riebīgu vai aizskarošu par kādu citu internetā, tas taču ir tik vienkārši. Šodien kopā ar ekspertiem skaidrosim, kāpēc emocionālā pazemošana internetā ir tik aktuāla un kā ar to cīnīties. Virtuālā un reālā dzīve. Tās abas ir savstarpēji cieši saistītas. Sociālie tīkli ir arī vide, kur tas, kas ar mums notiek reālā dzīvē, var notikt arī paralēli internetā un šajos sociālajos tīklos, jo tā sociālā vide ir tāda pati kā, teiksim, vide klasē, un tātad attiecīgi, ja mums ir arī kādas domstarpības vai nesaprašanas šajā reālajā dzīvē, tās ļoti viegli var pārnesties uz šiem sociālajiem tīkliem un interneta vidi, un tieši tāpat arī otrādāk šīs sociālajos tīklos aizskartās tēmas, diskusijas un citas lietas var tikt pārnestas uz reālo dzīvi. Internetā jau nereti ir novērots, ka vienaudži ir ļoti neiecietīgi. Viņi var dažādas rupjības vai tādu vajāšanu veikt, jo tas taču ir pavisam vienkārši. Internetā es varu rakstīt, ko es gribu. Man jau neviens neredz, es taču esmu aiz ekrāna, bet tas var nodarīt lielu kaitējumu šim upurim, kā arī pēc tam radīt diezgan lielas problēmas arī pašam tam vajātājiem. Kā man skaidroja psiholoģe, iemesli emocionālajai pazemošanai virtuālajā vidē ir gluži tādi paši kā reālajā dzīvē. Indivīds savas negatīvās vai sevi neapmierinošās lietas grib novērst uz kādu citu, likt otram justies nevērtīgākam, tādējādi it kā sevī mazino šīs sajūtas. Un internetā tas ir jo īpaši viegli. Piemēram, ja es kaut ko daru un saku otram cilvēkam, ir viens likums. Ja es tieši aci pret aci otram cilvēkam kaut ko vai pasmējos par viņu, vai izķēmoju viņu vārdus, vai apsaukāju viņu tādos spēcīgos vārdos, vai nievājoši kaut vai par viņu izsakos, ar ko es riskēju? Es riskēju ar to, ka es vienkārši izsakoties, es dabūšu pa muti. Ja? Respektīvi, ka otrs uzreiz nekavējoties sekos pretreakciju. Bet šajā virtuālajā vidē šī pretreakcija neseko. Es fiziski nesajūtu neko no otras puses. Un līdz ar to dzīvojoties pa otru vidi, nepierod ikdienas situācija, nepiespiež domāt par to, kā to uztver otrs cilvēks. Neviens cilvēks bērns, kurš jūtas labi, tīšām nedara slikti un nedara otram pāri. Par netīšām, negribot nodarīt pāri. Ja? Un virtuālā vidē to ir vieglāk izdarīt. Bet tīšām otram cilvēkam nedara pāri tas, kurš pats jūtas labi. Vēl psiholoģi skaidroja, ka ir cilvēki, kas ar savām negācijām internetā mēdz apzināti izlādēt savu uzkrāto emocionālo spriedzi. Jūtos vientuļš, pazemots vai aizskarts. Kur tad lai es to visu lieku, lai nedabūtu pa muti? Protams, gāžu tik laukā internetā. Virtuālajā vidē es tikmēr, kamēr komentēju, aizrauju, man pašam prieks, man liekas, ka es tikai jokojos, ja, varbūt. Ja? Un es nepiefiksēju, ka es jau pārkāpstu to robežu, ka otram jau tas ir aizskaroši vai pazemojoši. To es dabūnu ar novēlošanos sajust. Šeit labi iederas viena no Dari virtuāli, domā reāli klipiņu sērijām, kuras veidojas projekts Drošs internets kopā ar Zelta Ziltiņu. Neradi problēmas citiem un ziņo, ja kāds tās sagādā tev. Man riktīgi patīk pakaitināt ļautiņus ar anonīmām ziņām. Vai uzbraucieniem. Smieklīgi, kā viņi ārdās, bet reāli neko nevar izdarīt. Jo viņi nevar mani atrast. Kā tad? Tevi nevarēs atrast arī tad, ja brauks krustojumā pie sarkanā un slēpsies aiz tonētiem stikliem? Atceries, neviens nav anonīms, neradi problēmas citiem un ziņo, ja kāds tās sagādā tev. Dari virtuāli, domā reāli. Video sagatavoja Drošs internets LV un Zelta Ziltiņa. Ir latviešiem tāda paruna – dots devējiem atdodas. Jeb viss agri vai vēlu nāk atpakaļ. Kāds nejauks foto vai komentārs par kādu paziņu šodien šķiet smieklīgs, bet rīt vai tālākā nākotnē tā var izaugt par nopietnu problēmu. Internetā publicēto vairs nevar padarīt par nebijušu, un sekas reizēm ir vairāk nekā graujošas. Pēdējā laikā ir
īpaši no Eiropas valstīm, citām Eiropas valstīm, īpaši Lielbritānijas un Īrijas un arī ASV ir šie gadījumi arī ir dzirdēti, kas ir beigušies, diemžēl, ar jauniešu pašnāvībām, kur ir bijis draugs un draudzene, un viņi ir draudzējušies, meitene, lai iepatiktos šim te puisim vairāk vai pēc puišu pieprasījuma, ir nosūtījusi dažādus atkailinošus, tā skaitā arī attēlus, un pēc šo te attiecību beigām puisis vienkārši izdomā, ka tas būtu ļoti jautri ar šiem te attēliem, kurus meitene ir sūtījusi tikai, lai šos attēlus redzētu puisis, padalītos tālāk ar saviem draugiem. Un šiem te draugiem šī informācija liekas tik smieklīga, ka viņi padalās tālāk to ar vēl saviem draugiem un saviem paziņām. Un tā šī informācija var nonākt un kļūt zinām visā skolā. Un ir vairāk tiešām gadījumi, kas ir beigušies ASV ar pavisam letālām sekām, kur šie te attēli meiteni vajā vēl 3 vai 4 gadus pēc tam, kad tie jau sen ir tā kā no viņas profila sen dzēsti. Pirms spied nejaukā foto vai komentāru publicēšanas pogu, ir vērts aizdomāties, kā būtu, ja tu būtu apvainotā cilvēka vietā. Cieni citus. Bet pašam saņemot kādu negantu vēstījumu, būšu godīgs. Gribas dot pretī zilas uguns, bet reizēm efektīvāk ir gluži vienkārši savaldīties. Ir tīpaši uz anonīmiem komentāriem. Es domāju, ka jo cilvēks ir pārliecinātāks pats par sevi, un jo viņam ir spēcīgāka personība, nobriedus personība, jo mazāk uzmanību viņš tam pievērš. Ja tas ir anonīmi, tam absolūti nav jāpievērš uzmanību, un tur arī es domāju, vienalga, cik tu esi spēcīgs vai nespēcīgs, tas nav pieminēšanas vērts un nav par ko satraukties. Ja tas nav anonīmi un cilvēki ar saviem vārdiem un varbūt publiski un tā tālāk, tad tev ir vajadzīgs varbūt drusku spēcīgāks iekšs, lai tam tiktu pāri, jo, protams, ka tas nav patīkami, it sevišķi vēl tos cilvēkus varbūt zini. Ja tomēr jūti, ka virtuālā pazemojuma apgriezieni pret tevi vai kādu tavu draugu negrasās pierimt, neklusē un meklē palīdzību pie cilvēkiem, kuriem uzticies. Ir jāatcerās, ka šāds pārdarījums un šāda aizskaršana notiek visbiežāk paralēli notiek gan reālajā dzīvē, gan internetā. Un tātad ļoti svarīgi ir atrisināt šo konfliktu reālajā dzīvē. Un ir skolās gan psihologi, gan sociālie darbinieki. Tātad, attiecīgi, ja tas notiek klasē, notiek kāds terors pret kādu konkrētu bērnu vai pret konkrētu jaunieti, tad noteikti ir jāvēršās pie skolas vadības, ir jāvēršās pie skolas psihologa, ir jāvēršas pie klases audzinātāja un vienkārši ir jāstāst par to, ka tas notiek. Un tad ir iesaistot šos te pieaugušos, iesaistot speciālistus. Ja tur, teiksim, atsakās klases audzinātājs, tad ir jāiet tālāk, ir jāiet līdz skolas direktoram kaut vai. Un, attiecīgi, ja skola vispār atsakās reaģēt, tad mēs varam iesaistīt arī Valsts bērntiesību aizsardzības inspekciju, kas, attiecīgi, tad strādās ar klasi, strādās ar šo te vidi, kurā notiek šis te terors pret konkrēto jaunieti un strādās, lai šis te terors tiktu pārtraukts un attiecīgi vainīgie tiktu saukti pie atbildības. Ja esi saskāries ar emocionālo pazemošanu internetā, noteikti par to kādam izstāsti. Vecākiem, aizbildņiem, kādam citam pieaugušiem, kuram uzticies, vai skolotājiem. Vai arī piezvani bērnu un pusauģu uzticības tālruņa specialistiem. Kāds tev noteikti palīdzēs. Surfo droši un tiekamies nākamajā interneta noslēpumu videoblogu ierakstā.